Labdien! Mani sauc Rihards. Šodien es vēlētos ar jums padalīties par tādu interesantu emociju kā kauns. Kad es lietoju alkoholiskos dzērienus, man tāda kauna sajūta vispār nebija pazīstama. Man bija morālās paģirs kaut kādi tur salāpījos un kaut kādīgi tiku cauri. Ja? Kad nostājos tā sacīt uz skaidrības takas, mēģināju noturēties, es saskāros vispār ar 3 lielām grūtībām. Pirmais tas, kad nedzerošajā pasaulē valda citu attiecību noteikumi, te ir cita dzīve, un ka tu īsti tur neesi gaidīts. Tas, ka tu esi dzērs un esi labojies, tas nevienam neinteresē. Otra lieta – izteikta trauksmes sajūta un ļoti grūti izturēt nenoteiktību. Jo tad, kad es lietoju alkoholu, tā bija ļoti lieliska anestēzijas līdzeklis izturēt nenoteiktību un tikt galā ar trauksmi. Un trešais parādījās ļoti izteikti kauns sajūta. Ar to ir visgrūtāk man cīnīties bija. Man pat likās, ka cilvēki, kas manā klātbūtnē klusē, ka viņi nosoda mani. Ko darīt? Nav tāda burinūjiņa, kā tikt galā ar kaunu. Manā gadījumā palīdzēja, kad es sāku nodalīt vainu no kauna, ko es esmu sadarījis, jebkuru mana darbība, tas neliecina par manu personību. Otrkārt, man palīdzēja, kad es nosaucu kaunu savā vārdā skaļi pats sev, kas man ir kauns, ko es nevienam cilvēkam nevēlos pateikt un atklāt. Manā gadījumā gļēvums un tas, ko jūs redziet ārējā čaula, ka tas bieži vien neatbilst jūsu iedomām par mani kā cilvēku. Vēl sapratu, ka kauns ir tas, ka tu atrodies citu cilvēku acu priekšā un liekas, ka viņi redz tev cauri visu to, ko tu skaļi nevar pateikt. Ja? Kaut gan pa lielām tiem cilvēkiem ir dziļi vienalga. Viņiem pietiek savas rūpes. Un ka kauns pasaulē kā tāds neeksistē, viņš tikai eksistē cilvēka domās, cilvēka apziņā. Un, ka es to apzinājos un pieņēmu, tad jau man palika vieglāk ar kaunu sajūtu. Man vēl joprojām pastāv, kaut kādīgi viņu sadzīvoju. Man patīk arī tāds teiciens, ka kauns ir emocijas, kas cilvēkam liek atteikties pašam no sevis. Neatteiksimies no sevis. Uz tikšanos nākamreiz.